Esam Dēls teātrī un izrādās aktieri mēdz arī kavēt darba dienas sākumu. Kā tā? Nu, pat ne darbdienas sākumu, kā tā spēlēja Krievija, Slovākija, kā tā. Bet es nogāju tikai 2 minūtes, tā kā tas nav nekas traks. Un, ja godīgi šoreiz man ir, pat varētu teikt, bišķiņ lielāks prieks nekā ja teiksim, vakardienas spēlē būtu, nevis vakardienas, bet šī rīta spēlē, kad ja būtu Šveica vinējusi Kanādu, man būtu bijis mazāk liels prieks nekā šobrīd, kā Slovāki vinēja Krievus. Kā Dēls teātra aktieri skatās hokeju? Man liekas, ka gan azartiski un gan aizrautīgi, jo mums ir baigi paveicies ar mūsu bufetes īpašniekiem. Viņi mums pat ne tikai tāpēc, ka hokejs, tikai tāpēc, ka vispār ka ir šī iespēja, ka telpa ir liela, mums ir milzīgs plazmas televizors, milzīgs, kurš mums ir bufetē. Un tad, vēl tā gan nav bijis, bet tas tiek apspriests un debatēts par to, ka tad, kad iet hokejs un ja paralēli iet izrādi, tad bieži vien ir tā, ka translācijas skan par visu teātru, un tad jau Džeki sēž pie translācijas tās un saka, paga, man liekas, ka man tūlīt jārunā, bet viņš vēl ir bufetē un skatās hokeju. Tā kā ar to viss ir kārtībā. Vēl Dēls teātrī joprojām ir suflieru kaste? Suflieru kaste nav, bet suflieris ir vairāk pat. Varbūt, ka ir iespējams televizoru iedot suflierim, un lai viņš komentē spēles laiku, spēles gaitu uz skatuves. Labāk jau nejauksim darbu ar izklaidi, jo pagaidām to var patīkam apvienot, un es ceru, ka no tā nav cietusi neviena izrāda, un es ceru, ka necietīs, un hokejs no tā cietīs vēl mazāk. Kā Nacionālā teātra aktieri skatās hokeju? Normāls, kā jau visi. Mums grimētavās ir pat televizoram. Un tad, parasti tā kā viņš vakarā sākās, pirms Dinamo spēles sākas vakarā, tad sākam skatīties, tad noskrien lejā, paspēlē teātri, skrien atkal augšā, skatās tālāk, pārējiem pastāst, kas nav redzējuši kāds rezultāts, un tā visu laiku maršējam. Vai uz skatuves nav televizoru izrādes laikā, lai skatītos, kas notiek hokejā? Uz skatuves, diemžēl, nav televizoru, taču es esmu pamanījies vienas hokeja spēles laikā zinātājiem, hokeja mīļiem, kas sēž zālē paziņot rezultātu ar pirkstiem. Suflieris nesaka priekšā rezultātu? Nē, mēs pasakam to skatītājiem, teiksim. Un tad tie, kam vajag, tie saprot. Kādas ir Latvijas izlases izredzes šajā turnīrā? Lai arī kādi patrioti mēs būtu, man jau liekas, ka vēl bija šīs cerības speciālisti un visi runāja par to, ka varbūt Latvijas izlasē ir iespēja aizķerties aiz Slovākijas, ar domu vinnēt un tad tik tālāk, bet pēc šī rīta spēles man liekas, ka nav varianti. Nevis tikai tāpēc, ka viņi vinnēja Krievus, bet tāpēc, ka un nav jau arī tā, ka, teiksim, Marsēls Kosmums ir čoms un tad mēs tur tā sarunāsim, jo viņi jau no Krieviem tagad paņēma 2 punktus un viņiem jau pietiks. Bet es domāju, ka lai arī kādi patrioti mēs esam, mēs, protams, turēsim īkšķi līdz pēdējām, lai izdodas kaut vai tūlīt pat Čehus vinnēt, bet man liekas, ka nav varianti šoreiz. Bet, lai cīnās Čaļi, viss kārtībā. Manuprāt, tomēr ir jādomā par to, ka mūsu gals ir Baltkrievi, Norvēģi. Uz to jāgatavojas, protams, ar cieņu jācīnās ir pret visiem. Kas spēlēs olimpiskā turnīra finālā? To jau zina tikai tas tur augšā, bet prognozes, visādi runā. Un tagad skatoties pēc šīs Krievijas spēles ar Slovākiem, sazinu, protams, ka gribētos pasaules čempionāta fināla, lai ir kanādieši pret Krieviem, jo tomēr tas līmenis ir, baigi nopietnis. Te pašā laikā arī Somi baigi labi spēlē. Es nezinu, bet es gribētu kanādieši ar Krieviem finālā. Protams, Kanāda, Krievija, tas, kas visiem liekas, bet objektīvi, lai gan var notikt viss kaut kas pēc šodienas spēles Slovākija, Kanāda, Krievija, tā kā arī nokavē mēģinājumu skatoties. Bulīšs un tā kā atskrēja mazliet vēlāk, bet es domāju, viss var notikt, bet jā, tas būtu interesanti, Krievija, Kanāda. Kurš no viņiem vinnēs? Labākais. Ja jāizvēlas starp Krieviju un Kanādu, tad, liek uz Krieviju šoreiz. Es esmu Zviedru hokeja piekritējs, un es domāju, ka noteikti viens no finālistiem būs Zviedrs. Un nebrīnīšos, ja otrs finālists nebūs ne Krievi, ne kanādieši. Bet kas tādā gadījumā uzvarēs turnīru? Juri? Ja es saku, ka Zviedri būs finālā, tad es turēšu īkšķi par Zviedriem, un tad Zviedriem jāatkārto savu vecie panākumu. Spēles galvenais tiesnesis Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga. Dailas teātra aktieris Gins Grāvelis tiek noraidīts no laukuma līdz spēles beigām par tēlošanu. Jurka, kolēģi, ko tu dari, Jurka? Nomierinies un neplāties ar rokām, viss.
Viss, es pateicu savu vārdu un tā arī būs. Ej projām. Par ko? Mani, godīgs cilvēks, par ko, Jurka? Galu galā, Johaidī. Un tu man pēc piedod, samaksājas ar neko neesi.